Viena lieta, kas notiek pēc sesijām, ir tāda, ka tev visu laiku plūst apziņas katru dienu, un tu saproti kaut kādas situācijas, kas tev iepriekš dzīvē ir bijušas, un kaut kādas lietas, ko tu esi darījis vai nedarījis. Un tagad es sapratu to, ka ar to savu situāciju dzīvē es vienkārši tā kā teikt, prokrastinēju šito visu nedēļu, kuru šodien jau ir ceturtdiena, un es neesmu izdarījis tās lietas, ko man vajadzēja izdarīt, tāpēc, kad es atkal atgriežos tur un ievelku sevi kaut kādās nevajadzīgās darbībās, esmu sabojājis sev rokas jau, un es esmu pazaudējis laiku, es esmu pazaudējis savu morālo spēku, un vienkārši dēļ tā, kad es zinu, kas man ir jādara, bet es gribu izdarīt to pati, neļaujot darīt citiem. Nu, tā kā es biju pieņēmis lēmumu, kad es samaksāšu citam, to izdarīšu, bet tāpat es pati kaut ko, es nevaru to kontroli noņemt nost. Šodien arī es sapratu to, ka tas nav vajadzīgs vispār, un ja tev liekas, ka tev viss ir jāizdara pašai un saviem spēkiem, tad tas padomā pēc tam, kā tu jūties, ka tev ir atkal kaut kādas tiešām fiziskas, kaut kādas nepilnības un morāli, ka tu esi noguris. Tas ir tikai no tā, ka tu pārāk daudz uzņemies un gribi visu izdarīt pats. Tas pilnīgi nav vajadzīgs. Mums jāatcerās, ka priekš tam ir arī citi cilvēki, kas to var izdarīt tavā vietā.